Jūs jau viss tikai tāpēc, lai mēs to radiocentru nepazaudē. Tā jau varētu atlaist. Jā. Tāpēc neko nedzirdēs vairāk no tiem stāstiem. Vai mums radio vai? Neko uzmanāties. Ai, šitā uzsēdīsies. Pagaidām mēs varam paklausīties Vardes. Maksims pastāstīs, no kurienes tās Vardes un kāpēc mēs viņus klausamies. Labdien, vārds Tomam, Vāržu pavēlniekam. Labdien, es esmu Toms. Mans vecais tēvs Eduards Lūsa bija plostnieks Trenčos 50. gadu vidū. Bet viņš arī bija ļoti radošs cilvēks. Viņam interesēja gan mūzika, gan māksla. Un viena no lietām, ko viņš darīja, tad, kad viņš atklāja tādu tehnoloģiju kā magnetofons un mikrofons, viņš ierakstīja Vardes ķēžu dīķi. Tiešām? Jā, un tieši to pašu lietu pēc vairāk kā 30 vai 40 gadiem izdarīja Maksis, kurš ierakstīja Vardes no ķēžu dīķa. Un, dāmas un kungi, cienījamie plostnieki, jūsu... Varžu solo koris. Pirmatskaņojums Varžu koris no ķēžu dīķa. Muzikālā pauze. Labi, visi maleči. Aplausi saimniecēm. Kā tas iet kopā? Ar Vardēm. Mana maza Vardīte. Klausies. Radio ķer? Kādreiz ķer, jā. Jā, patiesībā te, es nezinu kā tajā galā, bet tajā var labi redzēt. Tajā galā labi. Mēs sākam pīt. Ar to. Vēl vienā brīdī. Obligāti. Es zinu, ja viņi sadaka. Tā, puiši. Vēl mazliet vēl. Nākot Paspēsim, jā. Mēs paspēsim. Ui, taisni. Wow! Pagaid, otru. Tik skaisti. Ko lai saka? Ļoti labi diena plostošanai. Kā jebkura diena. Bet zini kā, diemžēl tikai tāds ļoti konkrēts skaņas kā Vardes un normāli kaut cik skaņa. Nē, tas vaibiņš noskaņa ļoti labi.